Laipni lūdzam Audiolasītavas oficiālajā podkāstā, jaunajā digitālajā kultūras platformā Latvijā un visiem latviešiem pasaulē. Šajā pirmajā epizodē mēs sīkāk izskaidrosim, kā izmantot Audiolasītavu, lai ātri un bez maksas augšuplādētu savus podkāstus. Pirmkārt, pirms pāriesim pie praktiskiem padomiem, īsumā pastāstīsim, kas ir Audiolasītava. Audiolasītava ir kas vairāk nekā tikai platforma podkāstu augšuplādē. Tā ir digitāla kultūras un saziņas telpa, kas ir atvērta visiem un ir īpaši veidot Latvijai un visiem latviešiem pasaulē. Audiolasītava piedāvā plašu digitālā satura klāstu, tostarp audiogrāmatas, e-grāmatas un, protams, podkāsts par visdažādākajām tēmām. Mūsu mērķis ir veicināt piekļuvi latviešu kultūrai un ļaut visiem satura veidotājiem, neatkarībā no tā, vai tie ir stāstītāji, rakstnieki vai podkāstu veidotāji, atrast vietu, kur dalīties ar saviem radošajiem darbiem. Neatkarīgi no tā, vai veido saturu par Latvijas vēsturi, literatūru, izklaidi vai jebkuru citu tēmu, Audiolasītava piedāvā nepieciešamos rīkus, lai sasniegtu tūkstošiem klausītāju. Audiolasītava ir pieejama gan tīmekļa versijā, gan mobilajās lietotnēs, Android un iOS, nodrošinot, ka tavs saturs ir pieejams visās ierīcēs. Saturs ir sinhronizēts visās ierīcēs, ļaujot lietotājiem ērti un bez traucējumiem piekļūt podkāstiem, audiogrāmatām un e-grāmatām no jebkuras vietas. Otrkārt, vai zināji, ka podkāsti ir visstraujāk augošais komunikācijas veids Eiropā? Daudzās valstīs vairāk nekā 50% iedzīvotāji regulāri klausās podkāstus. Šis pieaugums ir veicinājis to, ka arvien vairāk cilvēku pievienojas šim formātam, sākot no personiskiem stāstiem līdz izglītojošiem un kultūras raidījumiem. Tagad Audiolasītavā tev ir iespēja kļūt par šīs audio revolūcijas daļu. Šajā epizodē mēs pastāstīsim, kā var izmantot mūsu platformu, lai augšuplādētu un izplatītu savus podkāstus bez maksas, un kā Audiolasītava kļūst par tikšanās vietu latviešu kultūrai, piedāvājot ne tikai podkāstus, bet arī audiogrāmatas un e-grāmatas. Treškārt, tēmas un formāti. Audiolasītavā nav ierobežojumu tam, ko vēlies radīt. Tu vari augšuplādēt podkāstus par jebkuru tēmu, jebkurā valodā un dažādos formātos, piemēram, monologus, stāstījumus, intervijas, diskusijas, pielāgotas taviem un tavai auditorijai interesējošiem tematiem. Mēs uzskatām, ka daudzveidība ir svarīga, lai turpinātu mācīties un bagātinātu ikvienu pieredzi. Svarīgi ir dalīties ar to, kas tev ir svarīgi. Šeit ir dažas idejas. Latviešu kultūra. Dalies ar stāstiem par bagāto latviešu kultūru, vēsturi un tradīcijām, saglabājot mūsu saknes un sazinoties ar latviešu kopienu visā pasaulē. Literatūra un stāstījumi. Līdzās audiogrāmatām Audiolasītava ir ideāla vieta stāstniekiem, rakstniekiem un literārajiem veidotājiem, kas vēlas dalīties ar stāstiem, esejām vai stāstījumiem podkāstu formātām. Izglītība un zināšanas. Veido izglītojošus podkāstus par dažādām tēmām, piemēram, vēsturi, zinātni, mākslu, citām valodām, lai izplatītu zināšanas jautrā un pieejamā veidā. Izklaide un atpūta. No patīkamām sarunām un diskusijām līdz intervijām, kinosērijām, mūzikai vai sportam. Jebkura veida izklaides saturs ir piemērots Audiolasītavā. Ceturtkārt. Vai ik viens var kļūt par podkāstu veidotāju? Noteikti. Nav nepieciešams būt tehnoloģiju ekspertam vai pieredzē radio, lai izveidotu podkāstu. Jebkurš cilvēks var radīt saturu ar īstajiem rīkiem un dalīties ar to visā pasaulē. Turklāt podkāsti ir kļuvuši par spēcīgu rīku savu biznesu, personīgās markas vai zināšanu popularizēšanai. Šobrīd daudzas kompānijas jau izmanto podkāstus kā efektīvu mārketinga rīku, lai sazinātos ar savu auditoriju. Tātad, ja tev ir ko teikt, tagad ir īstais laiks to sākt darīt. Piektkārt.
Podkāstu augšuplāde ir viegla un bez maksas. Audio lasītava atvieglo procesu, lai tu varētu viegli un bez maksas augšuplādēt un izplatīt savus podkāstus. Mēs piedāvājam 2 veidus, kā veidotāji var dalīties ar savu saturu. Dalīšanās ar podkāstu izmantojot RSS saiti. Ļoti viegli ir dalīties ar savu podkāstu izmantojot RSS saiti. Tev tikai nepieciešama URL saite un dažus minūšu laikā tavs podkāsts jau būs aktīvs audio lasītavā. Tā vari izplatīt savu saturu mūsu platformā bez nepieciešamības atkārtot augšuplādēt failus, kas ļauj sasniegt plašāku latviešu auditoriju. Izmantojot mūsu bezmaksas hostingu. Ja vēlies augšuplādēt savu podkāstu tieši audio lasītavā, vari izmantot mūsu bezmaksas hostingu, kas ļauj augšuplādēt līdz 3 epizodēm katru mēnesi. Šī opcija ir ideāla, ja tikko sāc veidot podkāstus vai nevēlies raizēties par hostingu pārvaldīšanu citās vietnēs. Sestkārt. Tēmas un formāti. Audio lasītavā nav ierobežojumi tam, kādus podkāstus vari veidot. Tu vari augšuplādēt podkāstus par jebkuru tēmu un formātu, kas pielāgots tavām interesēm un auditorijas vajadzībām. Dažas idejas ietver latviešu kultūru, dalīšanās ar stāstiem par Latvijas kultūru, vēsturi un tradīcijām, lai saglabātu mūsu saknes un sazināties ar latviešu kopienu visā pasaulē. Literatūra un stāstījums. Līdzās audio grāmatām, audio lasītava ir lieliski vieta stāstītājiem, rakstniekiem un literatūras apskatniekiem, kas vēlas dalīties ar savu darbu podkāstu formātā. Izglītība un zināšanas. Tu vari izveidot izglītojošus podkāstus par jebkuru tēmu – vēsturi, zinātni, mākslu un valodām, lai izplatītu zināšanas un mācītos jautrā un pieejamā veidā. Izklaide un atpūta. Sākot no jautriem sarunu podkāstiem līdz intervijām, izdomātiem stāstiem, mūzikai vai sportam, jebkura izklaide var atrast savu vietu audio lasītājā. 7. Izplatīšana Latvijā un pasaulē. Audio lasītava ir vairāk nekā tikai vietējā platforma. Tā ir vārti uz to, lai tavs podkāsts sasniegtu klausītājus visā Latvijā un arī latviešus ārpus tās robežām. Caurlūkojot mūsu tīmekļa vietni un mobilās lietotnes, tavs saturs būs pieejams tūkstošiem cilvēku, kuri meklē saturu par kultūras, izglītības un izklaides tēmām. Tā kā audio lasītava ir veidota latviešu kopienai, taviem podkāstiem būs unikāla redzamība un tie būs pieejami gan vietējai auditorijai, gan klausītājiem visā pasaulē, kurus interesē latviešu kultūra. Ja esi satura veidotājs un vēlies dalīties ar saviem podkāstiem latviešu kopienā, audio lasītava ir ideāla vieta, kur to darīt. Neatkarīgi no tā, vai vēlies izmantot mūsu bezmaksas hostingu vai dalīties ar savu saturu, izmantojot RSS saiti, mūsu platforma ir šeit, lai palīdzētu tev izplatīt savas idejas un būt sadzirdētam gan Latvijā, gan arī ārpus tās. Paldies, ka klausījies šo epizodu! Ja esi gatavs sākt, apmeklē mūsu lietu tīmekļa vietni audiolasītavu.lv un augšuplādē savu pirmo podkāstu jau šodien. Nākamajā epizodē mēs tev pastāstīsim, kā izveidot savu pirmo podkāstu. Mēs soli pa solim izskaidrosim, kā to plānot, strukturēt, ierakstīt un visbeidzot augšuplādēt platformā. Patiesībā ik viens var kļūt par podkāstu veidotāju, tāpēc mēs tev aicinām izmēģināt un pievienoties mūsu kopienai. Turklāt, tev nav nepieciešams dārgs iekārts ar mikrofonu vai pat ar savu mobilo tālruni, jau ir iespējams ierakstīt un dalīties ar savu saturu. Tas ir vieglāk nekā tu domā. Tiksimies drīz audio lasītavām!